Labdien, dienas vidū, labdien visi, kas mani redz, dzird, klausās, skatās. Tikpat labi arī var pateikt par visiem tiem, kuri ļoti nevēlas ne klausīties, ne skatīties, ne redzēt, ne ieklausīties, vai varbūt, kā es mīlu teikt, pats spļauj virsū tam gadžetam, kurā es tagad parādos, par nožēlu, par laimi, diemžēl vai kaut kā citādi. Tātad es saņemu ļoti daudz zvanus SMS komunikātoros un Facebooka messengeros un tā tālāk, kur man daudzi cilvēki, tiešām daudzi lūdz izteikt savu viedokli ne tikai par situāciju ārpus Latvijas, ne tikai par situāciju, kāda ir reāli Krievijā, kuru es tiešām pārzinu, es uzskatu, ka diezgan profesionāli, bet arī izteikties par iekšpolitisko situāciju Latvijā, tīpaši kontekstā ar priekšā esošām Eiroparlamenta vēlēšanām. Lūk, un šeit es diemžēl esmu spiests jūs visus apbēdināt, jo izejot no tā, ka es esmu Abrenes Tautas Republikas valdības emigrācijā ministru kabineta loceklis, ja būtu absolūti precīzi Abrenes Tautas Republikas ministru kabineta valsts drošības ministrs, un tāpēc izteikt savus vērtējumus par Latvijas Republikas valdības kompetenci, profesionalitāti, darbības rezultātiem, es uzskatu, ka tas no manas puses, vēl vienreiz uzsveru, tā kā ieņemu ministra posteni citas valsts valdībā, ir esošajā situācijā neētiski, neprofesionāli un nediplomātiski. Un tāpēc es Latvijas Republikas valdības jebkādus darbības aspektus nekomentēju. Tāda ir situācija. Nākošais, ko es varu pateikt un ko es komentēju, personīgi es uzskatu, ka Latvijas valsts, kuras pilsonis es esmu, prezidents Edgars Rinkeviča kungs, viņa ekscelence, ir pats sekmīgākais un izcilākais prezidents atjaunotās Latvijas vēsturē. Un to es saku ne tikai tāpēc, ka es kādreiz daudz gadus atpakaļ kopā ar šo cilvēku esmu strādājis vienā valsts iestādē, bet tāpēc, ka šis prezidents tiešām atbilst pēc maniem kritērijiem, kā Latvijas Republikas valsts pilsoņi, visam tam, kādam ir jābūt normāls valsts, normālam prezidentam. Tāpēc es tiešām cienu Edgaru Rinkeviču kungu, cienu to, ko viņš dara, novērtēju to un novērtēju ļoti pozitīvi. Attiecībā par Latvijas Republikas Saimu es atkal nekādus komentārus nesniegšu, jo kaut kādā nākotnē iespējams būs nepieciešamība parakstīt starp valstu līgumus starp Latvijas Republiku un Abrenes Tautas Republiku par de facto un de jure atzīšanu, diplomātisku attiecību nodibināšanu un tā tālāk, tāpēc arī par šo jautājumu es neizsakos. Tātad tāda ir situācija. Attiecībā kā Latvijas pilsonis savukārt, es varu izteikties par Eiroparlamenta vēlēšanām, kuras notiks jūnija sākumā. Un man uzdod jautājums, par ko tu konkrēti tas esi
vēlēs, un vai tu vispār vēlēsi, piedalīsies vēlēšanās. Tātad es paskaidroju. Es obligāti piedalīšos vēlēšanās. Vēlēšu obligāti. Un aicinu to darīt arī visus citus Latvijas Republikas pilsoņus, lai kur arī viņi neatrastos. Ja iet runa par politiskiem uzskatiem, tad man ļoti tuvi ir viedokļi, kurus pauž Arnolds Babrakungs. Ļoti tuvi. Es teiktu, ka man viņi patiesībā ir pat daudz, teiksim tā, stingrāk un varbūt kaut kur nežēlīgāk, ja es kandidētu. Pirmkārt, šeit iet runa par katra politiķa individuālo personīgo atbildību vēlētāju priekšā. Tas ir viens virziens, kurš man patīk, un otrs virziens, kurš man patīk un uzrunā, kā mēdz teikt, ir Aināra Šlesera politiskais veidojums, kur pirmais numurs Eiroparlamenta vēlēšanās iet bijušais ministru prezidents Kristopāna kungs. Tātad šīs partijas, viņi varam saukt par Šlesera partiju, kā viņi arī tautā sauc, ekonomiskie uzstādījumi, ekonomiskā loģika, makroekonomiskā tautsaimniecības izpratne, manuprāt, ir tā, kas Latvijai šodien nav, bet būtu nepieciešama. Un te ir jāsaprot vien ļoti vēl vienkārša lieta, līdz kuram var būt, mēs patiesībā ikdienā neaizdomājamies, ka lai būtu mūsu valsts, Latvijas valsts suverenitāte, tam apakšā ir jābūt militāram nodrošinājumam, militāram spēkam, armijai, ar bruņojumu, ekipējumu un vispārējo. Īpaši ar pretgaisa aizsardzību. Šie pasākumi finansiāli ir ļoti naudietilpīgi, dārgi, citiem vārdiem sakot. Un tāpēc, lai mēs varētu Latvijā normālā līmenī nodrošināt savas valsts aizsardzību, mums ir nepieciešami milzu finanšu resursi. Un šos resursus var iegūt tikai, ja mūsu valstī ir sakārtota ekonomika. No citurienes paņemt nav ko. Tāpēc vēl vienreiz saku, ka man ekonomiskie aspekti, kurus sludina Šlesera partija, man viņi ir saprotami, tie ir loģiski, tie atbilst vispār pieņemtai pasaules praksē, kura tiek īstenot vai realizēta normālās attīstītās valstīs, kurās tiek veidota augsta pievienotā vērtība un kurās ir nemitīgs tehnoloģisks izrāviens. Jo, es vēl vienreiz uzsveru, karo ekonomikas, karo tehnoloģijas, nevis armijas. Tāda vienmēr ir bijusi militārā vēsture. To es jums saku kā cilvēks, kurš šodien Abrenes Tautas Republikas valdībā emigrācijā ir valsts drošības ministrs, valsts drošības ģenerāļa dienesta pakāpē. Ja runājam par pagājušiem laikiem, tad man uzdod jautājums par atsevišķām personām. Kāds var būt viņu liktenis turpmāk? Es neesmu gaišreģis, es neesmu zīmju tulks un tā tālāk, bet, zināt, es ļoti ticu karmai. Un es ticu, ka tur augšā, Dieviņš ir un viņš visu redz un katram iedod pēc nopelniem. Tā vienkārši, ja?
Un tāpēc man pat uzdod tādus jautājumus. Enāra, kā tu skaties? Ir iespēja, vai ir iespēja, ka, piemēram, sakarā ar kaut kādām neizpildītām saistībām attiecībā pret Krievijas spēcdienestiem vai vispār Krievijas federāciju, piemēram, vienā jaukā dienā Egīls Helmeņkungs tiek nošauts? Tā nē, Dievs dod, lai viņš dzīvo ilgus gadus, un viņš neobligāti ir jānošauj. Viņš tikpat labi var nosisties ar automašīnu avārijā, ja? Tikpat labi viņš var noslīgt, peldoties Ogres upē, un tur 101 variants, ja? Bet karma ir dabīga. Man uzdod jautājums par jau no preses slejām zudušajiem jau kādu zināmu laiku Juri Juraša kungu un viņa ļoti tuvu korešu, tādu bračku, tādu riktīgu čalu, Maiguru Strīķi. Arī, lai viņiem ir ilgs, ražīgs, veselīgs mūžs, bet es domāju, ka Maigurs Strīķis, kurš it kā šodien man jau kādu laiku dzīvo savus mātes, cik saprotu, jau aizgājušās mātes mājā Suntažu pagastā. Un to māju jums parādīs jebkurš suntažnieks. Ziniet, es neesmu pārliecināts, ka viņš aizies tur augšā bioloģiski atvēlētā laika periodā. Es tāpat neesmu pārliecināts, ka pa ceļam viņš nesatiksies ar Juri Jurašu, kurš arī ne bioloģiski atvēlētā dzīves laika periodā arī būs izsaukts jau uz turieni. Kādā veidā, kādās formās, diemžēl es par to nevaru spriest, jo es vēl vienreiz paskaidroju, es neesmu ekstrasens, bet es ticu karmai. Un ir vairāk šādi personāži, viņi ir pat nevis vairāk, viņi tur vairāk 10 ir vispār, ja? Un es jau teicu kaut kādā savā šāda veida uzstāšanās formātā YouTube kanālā, kad es ļoti nobrīnījos, es tiešām ļoti biju izbrīnīts, kad es redzēju, ka par Rīgas centru man pretīm nāk Jānis Bordāna kungs, bet nevis brauc bruņot automašīnā ar apsardzes automašīnām un tā tālāk, jo es no tā izdarīju secinājumu, ka vai viņš ir tiešām, jūs saprotat, ja? Vai viņam nav vispār baiļu sliekšņa, ir tāds jēdziens, bet tas atkal jau šito saistīts, ja? Vai viņš ir izcili tiešām drošs sirdīgs cilvēks, izcili drošs sirdīgs cilvēks, izcili vīrišķīgs cilvēks, jo, viņa vēl atrašanās šajā saulē atbilstoši karmai, kura uz viņa ir, man tas, es nezinu, rada kaut kādus jautājumus, vai tur augšā tajā kancelējā kaut kur nav ielaista kļūda Excel tabulās, kur ir gadi, kad dzimis un kad mīris. Tas ir viss, ko es varu pateikt, bet Dievs dod visiem šiem cilvēkiem labu veselību un ilgu mūžu. Attiecībā par politiskiem komentāriem, kas ir saistīti ar Latvijas Republiku un Latvijas iekšpolitiku, es diemžēl izejot no ētiskiem un arī tajā skaitā diplomātiskiem apsvērumiem, vairāk diemžēl neko pateikt nevaru. Jo var izveidoties situācija, kad ir steidzīgi jārīkojas, tā ir situācija, ja sāk brukt mūsu kaimiņu valsts, Krievijas federācija, un tajā situācijā es un cilvēki, kas ir saistīti ar mani, mēs zinām, ko un kā rīkoties, un kur un kā, ko darīt, tas sen viss ir saplānots, sen viss ir apgūts, tajā skaitā trenēts, ne NATO valsts teritorijās, es uzreiz pasaku, ne NATO valsts teritorijās, bet tas viss ir tā, kā tam visam ir jābūt. Un tas, ka tas viss ir ņēmā vērā ņemams
apliecina to, es tikai nezinu kādā sakarībā, nu droši, ka piebalsojot Krievijas propagandistiem, kad Baltkrievijas republikas prezidents Lukašenko kungs, Baķka, kā viņu sauc, pavisam svaigi uzstājoties teica, ka viņiem ir jābūt gataviem uz visu kaut ko, jo ir kaut kādi pulki, kuri kaut kam tiek gatavoti. Tātad šeit es saprotu, ka viņa valsts drošības komiteja, jo Baltkrievijā darbojas tikai valsts drošības komiteja, viņiem pat nosaukums nav mainīts, ir droši, kad iesniegus Baltkrievijas prezidentam kaut kāda veida informatīvu apkopojumu par 19. Abrenes aizsargu pulku, kura komandieris es esmu. Nu, ko es varu pateikt? Nu, ja jau to liek uz galda Baltkrievijas prezidentam, tad jau kaut ko mēs nozīmējam. Bet es uzreiz gribu pateikt, kad attiecībā pret Baltkrieviju un Baltkrievijas teritorijām mums vispār nekādu pretenziju nav, un tāpēc es īsti neizprotu šo mēdīju naratīvu no Baltkrievijas prezidenta puses, bet, nu, tās ir viņa problēmas, nevis manas. Visu gaišu, lai jums jauka un svētīta šī diena.